man zvanīja diriģents Sigvards Kļava un piedāvāja piedalīties tādā projektā, kurā tiktu komponētas, ja tā varētu teikt, Saules sistēmas planētas. Es saku, bet tur ir urāns. Jā, tas ir kaut kas pilnīgi man nezināms, man liekas kaut ļoti tāls un briesmīgs. Lai kaut ko tādu darītu, pirmkārt ir, kā mēdz teikt, kinematogrāfā jāsavāc materiāli. Un vēl bez tam urāns ir sen grieķu dievs, tas ir pirmdievs. Urāns bija viens ārprātīgi nežēlīgs, vispār nesimpātiska persona. Es domāju, jā, tas man der. Jo man tās dramatiskās kolīzijas vienmēr ir patikušas tādas, nevis tā naivi aprakstošas, bet tur ir tāds konflikts mūzikā, kad ir kontrasti, un arī kaut kāda tāda nopietna dziļa doma. Tas varētu būt aktuāli šodien šeit uz zemes. Mums ir tik daudz naida, mums ir tik daudz melnu domu caur to uzrakstīto, lai tas paliktu prom un lai nāktu tā saules gaisma līdz urānam, kuram iet 2 minūtes un 40 sekundes, lai tā saules gaisma atnāk ātrāk. Mēs esam tuvāk saulē. Mums ir jābūt gaišākiem, dzīvīgākiem. Un tāpēc es domāju, tas urāns varētu būt kā tāds biedējošs signāls. Mēs varam kļūt par tumsas planētu, kurā ziema ilgs 21 gadu. Mēs varam kļūt par tumsas planētu, kurā nav dzīvības. Neviens no mums nav bijis uz urāna, un neviens nevar pateikt, nē, tas nav urāns, ko tu esi uzrakstījis. Kā tas būs, protams, ļoti interesanti man pašam. Ne dēļ tā urāna, bet dēļ tā, ko mani kolēģi, kas būs rakstījuši pārējās 7 planētas, kā tas viss skanēs kopā.